Kā es izskaidrotu, teiksim, varmākas, jūs teicāt, ka vienmēr ir tā, ka viņus ir kāds izmantojis, ka tāds ir kļuvuši par Bieži vien, diemžēl, gan manā privātajā pieredzē, gan arī, cik es esmu lasījis pētījumus, diemžēl tie cilvēki, kas kļūst par varmākām, viņi paši ir bērnībā, piedzīvojuši vardarbību, un tad tas veids, kā viņi izdzīvoja vai pārdzīvoja, ka viņi pieņem šo varmākas modeli, šo varmākas uzvedību viņi pārņem. Un tieši tāpēc arī otra liela lieta, par ko es iestājos, kas ir arī vienotības programmā, ir par šo te drošību ģimenē, vardarbības novēršanu ģimenē, jo viss jau sākās no turienes. Un, kad tas aplis sākās no turienes, un ja mēs to apli nepārtraucam, tad tas aplis pārmantojās un aiziet. Un es nezinu, vai jūs esat lasījuši, ir tāda ļoti populāra grāmata, tagad pēdējā laikā Stīgs Laršons, meitene ar puķu tetovējumu. Katrā ziņā ļoti daudz cilvēku, kas ir izlasījuši to grāmatu, saka, mēs beidzot saprotam, ar ko jūs tur nodarbojaties, mēs beidzot saprotam, cik tas ir svarīgi. Un es iesaku tiešām izlasīt to grāmatu, meitene ar puķu tetovējumu, zviedriski viņi saucās Mens van Hater Kvinnur, vīrieši, kas ienīst sievietes, bet pēc būtības viņi runā par šo te vardarbību ģimenē. Ja es tā izstāstīšu, varbūt nebūs interesi lasīt, bet tur ir ļoti daudz dažādi aspekti. Bet tur ir tur parāda tas, ko jūs uzrunājāt, tas fenomens, kā varmāks atražo varmākas uzvedību, kā tomēr ir iespējams pārtraukt to apli, kas arī parādās tajā pašā stāstā, tas arī tur ir uzrunāts. Un mēs, Resursu centra sievietēm Marta, savā laikā uztaisīja filmu dokumentālo, kas saucās Sievas. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši vai nē. Mums ir divas dokumentālās filmas. Viena ir Nestāstāmie stāsti, un otra ir Sievas. Nestāstāmie stāsti ir cilvēktirdzniecības upuru stāsti, un sievas ir 3 drosmīgas sievietes, kas ļoti droši ekrāna priekšā parāda to savu ceļu ārā no vardarbības ģimenē, kur viņas kā apzinīgas mammas tomēr pārtrauc šīs te attiecības ar vīrieti, kas viņas sit, izmantoja teļu jau gandrīz nogalinājas, neskatoties to, ka viņām nav kapēkas nekādas, nevienas kabatā, neskatoties to, ka viss kaut kas, ka viņas tomēr ir uzdrošinājušās pārtraukt šo apli un aiziet projām. Un tādā veidā mēs varam mainīt. Un mēs varam mainīt, ja mums ir arī atbalstoši valsts politika šajā virzienā. Bet ja mēs ļaujam lietām notikt, ja mēs uzskatām, ka tā ir privāta lieta, konflikti ģimenē, tad tas aplis turpinās. Bet tās akcijas vai tur nedarbojas? Akcijas darbojās uz kaut kādu vienu daļu cilvēku. Pateicoties jau arī šīm te akcijām, kaut kādas sievietes ir vērsušās un iedomājieties, ar Resursu centrā sievietēm Marta pagājušajā gadā vērsās 246 sievietes Latvijā, kurā ir 2,3 miljoni iedzīvotāji, kur katra 3. sieviete cieši no vardarbības ģimenē, kur teju puse nogalināto sieviešu nogalināts no saviem partneriem, tad iedomājieties, tas ir milzīgs cipars. Priekš viens Latvijas. Tas cipars, kas vērsies, tomēr uzdrošinājies vērsties pēc palīdzības un pārtraukt šīs attiecības. Tā kā tas, man liekas, ir tāds pozitīvs tāds. Jā. Sakiet, varmākas kļūst par varmākām tieši obligāti ir fiziskais, un teiksim, tas izmantošana arī emocionāla. Arī emocionālā, seksuālā, fiziskā. Emocionālā ir ļoti rafinēta lieta, un to ir ļoti grūti atpazīt, un ļoti daudz sievietes, neatpazīst šo. Tas sākās viss ar tādu regulāru apsaukāšanos, protams, tādu noniecināšanu otru cilvēku, jebkas, ko tu dari, jebkas, kā tu izskaties, jebkas, ko tu vienkārši tev visu laiku noniecina. Mums bija centrā Marta tāds gadījums. Arī viena sieviete vērsās, kur viņu necienīja vairs ne viņas bērni. Viņa regulāri tika izmantota no savas vīra puses, un viņa, protams, pati neatpazina, ka tā ir vardarbība, un ka visu laiku viņa tiek, jo, atkal te ir jautājums par
to, ko mēs lasam žurnālos, ko mēs lasam, kā jāuzvedās meitenēm, kā jāuzvedās sievietēm, visā veidā, visu laiku, kādam ir jāpakalpo, jāizkalpo, jāizkalpo. Nu, jā, vai tad nē? Nezinu, man liekas, jā, tur ir tās problēma lapas, kurās visu laiku ir minēti. Ne, es nezinu, man dzīvē es sastopos ar dažādiem vīriešiem un džekiem, un ja kaut kāda, es zinu savas sievietes tiesības, ja kaut kādas tiesības ir pārkāptas, tad es darīju visu, tā kā čau. Brīnišķi. Bet man liekas, ka tas ir, tad, kad es biju 15 gadus veca vai 14 gadus veca, tas bija visu žurnālos rakstīts. Ka tur ir problēma bija, ka vecāki sita to bērnu, tad to arī rakstīja, sniedza... Ko darīt? Jā, sniedza atbildi. Tas ir super brīnišķīgi. Tagad arī ir... Tāpēc mani izbrīna, kā sabiedrība vēl joprojām nav informēta, un kas ir savām tiek izmantotas. Tas ir ļoti jauki, jo tas ir brīnišķīgi, jo tu esi selektīvi uztvērusi informāciju, un tu esi paņēmuši šo, kas tevi stiprina. Kas tevi stiprina un veido tavu kodolu no tā, ko tu stāstīji. Tas ir, kādā veidā... Tas ir tikai daļa, maza daļa. Jā, vienalga, bet viena cita liela daļa atkal paņem to informāciju, kas nevis stiprina, bet tev pazemo un vājina, ja? Un mums bija arī pētījums, mēs sadarbībā Baltijas sociālo institūtu resursu centru sievietēm Marta taisīja pētījumu, un tajā pētījumā tika apskatīt vairāk pusauģu žurnāli, un šajos pusauģu žurnālos atklājās sīrups, avene bija viena no vislabākajiem, sīrups bija viens no sliktākajiem, kas tur vēl bija, kāds tur vēl bija, popcorn, popcorns bija viens no tādiem, kas bija tāds sīrups tā. Vairāk, tur var aiziet uz bis.lv mājaslapu, un tur tas pētījums 2007. gada tur viņš atrodās. Un tur atklājās tāda lieta, kad tie vizuālie tēli, kas tajā žurnālā bija, viņi bija pretrunā tai informācijai, ko bieži sniedza eksperti. Var sakot, ja eksperti sniedza, nevajadzētu, teiksim, ļauties spiedienam no puiša un uzsākt seksuālās attiecības, tad, ja tu to nevēlies, piemēram, ja, tad bilde pretēji tieši liecināja, tu neesi cool, tu neesi forša, ja tu to nedari. Un tur tāda viegla pornogrāfija arī tajos žurnālos bija atsevišķos, un vecuma grupa bija neatbilstoša, un tad mums arī resursu centrā Marta ir mammas stāstījuši, kā viņa 11-gadīgās meitas lūdz nopirkt tādu vai tādu spāviņu noņemšanas krēmu, un tā tālāk, ja, jo, kas ir vienkārši absolūti neatbilstoši un nevajadzīgi, jo, tas ir vienkārši jautājums, kā tā informācija tiek pasniegta, bet tas ir super, kad ir cilvēki, kas izlasa to vērtību un to, kas palīdz veidot šo kritisko skatījumu uz lietām un nevis otrādā. Es nezinu, vai tas ir arī kaut kāda pētījuma veida apkopots, bet ja mazliet tā kā novirzās no tādas prostitūcijas tēmas, vai ir kaut kādas vēl tā kā, citas papildus sekas, kuras var tieši bērnam konstatēt, ja viņi, es runāju tieši par meiteni, ja ir meiteni tā kā bērnībā ilgstošu laika periodu novērojusi vardarbību ģimenē, viņi tajā brīdī, protams, kā bērns to nav apzinājusies, bet viņi visu laiku ir augusi tādā vidē, kur ir bijusi vardarbība. Vai ir vēl kaut kādas papildus sekas tieši, es domāju, uz viņas garīgo veselību, kuras ir iespējams konstatēt, un tam viņas tālākajās attiecībās ar cilvēkiem, un vai tad tā būtu viņas atbildība tajā mirklī, kad viņa kļūst vecāka un apzinās, ka tā bija vardarbība viņas ģimenē, vai tā būtu viņas atbildība kaut kam par to, es nezinu, ziņot, vai... Es domāju, tas būtu brīnišķīgi, ja būtu šādi ziņojumi, jo iedomājieties, kā mums ir tik daudz nesodīgu noziedznieku, kas mums staigā un cirkulē apkārt un izmanto vēl citus cilvēkus. Mums ir tik daudz pedofili, kas staigā apkārt nesodīt un izmanto cilvēkus. Un mums ir tik daudz neatklāti noziegumi, kur meitenes ir noslaktētas un pazudušas, un mēs nezinām pat, kas ir bijuši tie autori. Un
1. jūnijā Solga Tāboltiņa taisīja diskusiju par šiem te jautājumiem Saeimā un aicināja cilvēkus piedalīties un organizācijas piedalīties un bija saruna tieši par to, ka arī šajā sakarā mums ir nesakārtots jautājums, jo, piemēram, citās valstīs šādus cilvēkus, kas izmanto un ir izmantojuši cilvēkus, viņiem nevis piedāvā, bet, piemēram, tā vietā, lai viņš sēdētu cietumā, viņi ir uz mūžu garīgās vai psihiskās veselības institūcijās, kur viņi arī, tā kā ārstē to savu vājprātu, ja perversiju, ja? Savukārt ir arī vēl agresīvākas valsts, kur vienkārši šie noziedznieki tiek sterilizēti, ja, lai viņi nevarētu ļaunumu tālāko nodarīt šādā veidā, bet tas nav risinājums, jo uzvedība nemainās. Ja. Bet kas saistās ar to traumas, tur ir ļoti daudz pētījumu šajā sakarā un arī tas kādā veidā tas ietekmē meitenes un kā viņu uzvedība mainās un kā tas ietekmē puišas un viņu uzvedība mainās, tas atkal ir atšķirīgi. Ne jau tādēļ, ka mēs esam bioloģiski tik ļoti atšķirīgi, bet tādēļ, ka apkārtējā sabiedrība pieprasa atšķirīgu uzvedības modeli no meitenēm un pieprasa atšķirīgu uzvedības modeli no zēniem. Un sanāk tā, ka meitenes vairāk šīs traumas un šo pieredzi viņas internalizē, pēc būtības viņas pieņem to upuru uzvedību. Viņas netic nekam, viņas netic, ka viņas var par kaut ko iestāties, viņas tā kā ir klusas, mazāk komunicējamas, var sakot, tur ir daudz tāpat laikā ir nekontrolējams dusmu lēkmes, kaut kādas tādas visādas lietas. Zēniem atkal tā agresija iet uz āru, viņi paliek vardarbīgi pret citiem, un tā kā jau es runāju, pārņem to varmākas modeli. Un tad ir vēl viena lieta, tur ir dažādi veidi, kā cilvēks var to traumu pārstrādāt. Viens ir, ka viņiem var veidoties tā saucamā dalītā personība, šizofrēnija. Tas nozīmē, ka, piemēram, ka tu vienā brīdī esi Žanna, otrā Anna, trešā tur Diāna, jau, kad tev ir dalītas personības, un kad tev vienā brīdī, kad tev tās personības vairs nesaiet kopā. Tad ir disasociācija, ka tu vienkārši mēģini attālināties un tā kā nepieņemt, ka kaut kas tāds ar tev vispār ir noticis un tā kā ignorēt un attālināties, un līdz ar to tu attālinies arī no visām tām jūtām, kas ar to ir saistītas. Es mēģinu tādos ļoti vienkāršos vārdos stāstīt sarežģītas, var sakot, kur eksperti ir atraduši nosaukums. Tad ir tā saucamā aizmiršanas metode, kas tiešām ir tā, ka cilvēki, kuriem ir ārprātīgi, piemēram, masveida meitene ir izvarota, un tādi arī ļoti, ļoti daudz gadījumi ir, ka viņi vienkārši šo fenomenu aizmirst. Viņi vienkārši neko neatcerās, neko. Tikai viņai visādi citādi simptomi. Piemēram, nenormāls galvas sāpes, depresija, nosliec uz pašnāvību, visādas tādas lietas, ko viņi pat arī neatrod izskaidrojumu tām lietām, un tikai tad, kad viņi sāk strādāt reāli ar sevi un mēģina atrast, kas ar viņu noticis, tad viņi var tā kā vēlreiz to pārdzīvojot, tā kā arī kaut kādā veidā palīdzēt pati sevi iziedot ārā. Tas veids, kādā veidā cilvēki pārstrādā traumas, ir ļoti dažāds. Un tāpēc es saku, bieži vien sievietes, kas ir ļoti, ļoti seksuāli izmantotas, veids, kā viņas izdzīvo, viņas pašas sāk rekrutēt tās citas meitenes un pašas kļūst par sutenerēm. Jo viņas ir tik ļoti distancējušās it kā no visām jūtām un visa, kas saistās vienkāršos vārdos, es tagad runāju ar cilvēcību. Tad mums ir jāatcerās, ka viņas ir upuris un ka viņām ir jāatrod veids, kā viņas izdabūt no tā laukā.